Labrīt visiem. Mēs šodien uzzinām patiesu iemeslu, kāpēc es pēdējos mēnešos arvien vairāk valkāju slipsi. Es esmu šim brīdim tiešām jau nobriedis. Es vispirms vēlos tiešām pateikt paldies progresīvo valdei, jo premjera amata kandidāts ir nopietns pieteikums, bet es zinu, ka tas ir neiespējami veikt šo uzdevumu pilnvērtīgi bez spēcīgas komandas. Un ja nu ir tiešām viena lieta, kas īpaši izšķir progresīvos no citiem, tad tā ir mūsu spēja strādāt komandā. Mums ir spēcīga komanda šobrīd, mums tāda vienmēr ir bijusi. Es esmu pārliecināts, ka arī turpmākajos 6 mēnešos un arī 15. saimā tas ir tieši tas, ar ko sabiedrība mūs iepazīst visvairāk. Mēs neesam viena cilvēka partija, neesam vienas personības partija. Vienmēr esam bijuši tādi, kas vēlas strādāt komandā un kas viens uz otru ļoti paļaujās. Un tāda tieši arī mana ikdiena ir ārkārtīgi daudz sarežģīti, svarīgi jautājumi, kuriem nākas strādāt ikdienā. Un vienīgais, kas patiesībā mani nomierina bieži vien, ir tieši tā pārliecība, ka es spēšu paļauties uz saviem kolēģiem, un mēs spēsim pieņemt tiešām vislabāko lēmumu. Mums ir arī jāatzīmē tiešām uzvara Ungārijas vēlēšanās. Es domāju, ka mēs varam tiešām apsveikt Ungārijas tautu ar to, ko viņi vakardien paveica. Godīgās, taisnīgās vēlēšanās. Protams, ka šī jaunā politiskā vadība Ungārijā vēl būs jāvēro, vēl būs jāvērtē, bet šī noteikti ir uzvara pret populistiem, pret autokrātiem. Šīs ir arī vēlēšanas, kas nepārprotami ietekmēs to, kāds varētu būt vēlēšana iznākums Latvijā 3. oktobrī. Es esmu noskaņots progresīvos aizvest līdz uzvarai 15. saeimas vēlēšanās, jo populismu vilnis, kas nāk pār Eiropu, mēs viņu arī jūtam nākam pār Latviju, un Latvijā ir un būs nepieciešami politiski līderi, kas ne tikai spēj turēties pretī šim populismam, bet uzvarēt populismu. Un es zinu, ka kopā ar progresīvo komandu es būšu tāds līderis, kas noturēsies pretī šim populismam, kas nodrošinās to, ka Latvija paliek Eiropā. Tas politiskais kurs, ko mēs esam uzņēmuši pēdējos 35 gadus, ir pareizais politiskais kurs. Un ja mēs vērtējam, un bieži vien mēs domājam, par ko būs nākamās saeimas vēlēšanas, tad manā ieskatā Latvijas sabiedrībai faktiski ir 2 izvēles. Viena izvēle ir koalīcija, kurā dominēs populisti. Un tā būs koalīcija, kas vēlēsies pakāpeniski graut Latvijas demokrātijas pamatus. Tā būs koalīcija, kas vēlēsies uzbrukt pilsoniskajai sabiedrībai. Tā ir sabiedrības daļai, kas ir ļoti uzcītīgi pēdējos gados strādājusi, lai Latvijas demokrātija nebūtu tikai formāls jēdziens, bet tāds, ko iedzīvotāji izjūt ikdienā. Tā būs koalīcija, kas uzbruks mēdījiem, gan sabiedriskajiem, gan komercmēdījiem, un tas ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram pieļaut. Latvijas iedzīvotājiem būs arī otra izvēle. Koalīcija, kurā dominēs eiropeiski spēki, demokrātiski spēki. Un mēs zinām, ka šādas koalīcijas pamatā, šādas koalīcijas kodolā būs progresīvie. Tāpēc mans un arī mūsu uzdevums nākamajos 6 mēnešos ir strādāt tā, lai Latvijas iedzīvotājiem galvenā izvēle šajās vēlēšanās būtu progresīvie. Tie iedzīvotāji, kas vēlas saglabāt Latviju Eiropā, tie iedzīvotāji, kas vēlas demokrātisku, modernu, foršu Latviju, mums ir jāstrādā tā, lai mēs būtu viņu galvenā izvēle. Es nezinu, vai es ticu, ka jūs esat pamanījuši to, ka bieži vien par progresīvajiem saka, ka mēs esam tādi radikāli. Bet, ja iestāties pret korupciju ir kaut kas radikāls, tad jā, tad es esmu radikāls. Ja iestāties par visu Latvijas ģimeņu labklājību un, ja nepieciešams, piemēram, virzīt stingrākus ierobežojumus bankām, ieviest virspeļņu nodokli, lai mēs varētu finansēt aizsardzību un neuzlikt lielākus nodokļus Latvijas ģimenēm, ja tas ir radikāli, tad jā, tad es arī esmu radikāls. Ja iestāties par demokrātiju ir radikāli, tad mēs esam radikāli. Tāpēc nākamajās vēlēšanās, 15. saeimas vēlēšanās un nākamajai valdībai ir 3 lieli uzdevumi. Pirmais uzdevums ir saglabāt mūsu demokrātiju, saglabāt mūsu valstiskumu pamatus. Otrs lielais uzdevums būs parūpēties par iedzīvotājiem. Mēs redzam, ka inflācija, cenu kāpums būs. Un tajā pašā laikā mums ir nepieciešams beidzot ielikt pamatus tam, lai Latvijas ekonomika tiešām būtu energo neatkarīga. Tas ir likumsakarīgi, ka 14. saimā, 14. saimas pats galvenais uzdevums bija nodrošināt, nostiprināt Latvijas aizsardzību, Latvijas drošību. Un arī pateicoties progresīvajiem, mēs to esam spējuši izdarīt. Bet nākamajos 4 gados
mums ir jāpārliecinās, ka Latvijas ekonomika ir noturīga pret tādu veidu šokiem, ko mēs šobrīd pieredzam pasaulē. Mums ir jāveic kopīgi dabas gāzes iepirkumu šobrīd ar Igauniju un Lietuvu, lai mēs pēc iespējas novērstu lielāku inflāciju, kas mums varētu sekot. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem pārvietoties ar sabiedrisko transportu un, ja nepieciešams sniegt atbalstu to darīt, mums ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu to, ka Latvijas iedzīvotāju pirktspēja necieš vēl vairāk. Bet trešais lielais uzdevums. Latvijai ir jākļūst par šī reģiona līderi gan aizsardzībā, gan enerģētikā. Es esmu strādājis pie iepriekšējiem budžetiem, un es redzu, ka Latvija šobrīd, mēs spēsim nodrošināt mūsu aizsardzības finansējumu, bet es domāju nākamo 5, 10, 15 gadu periodā. Un, lai mēs to varētu izdarīt, tas būs jādara kopīgi. Un Eiropā vienmēr tas ir sarežģīts jautājums, ko mēs varam un ko nevaram izdarīt kopīgi, bet šis reģions, kurā ir Latvija, Baltijas valsts, Skandināvija, Polija, šis ir reģions, kuram nav jāskaidro nepieciešamība pēc aizsardzības finansējuma, nav jāskaidro nepieciešama pēc neatkarīgas enerģētikas politikas, un Latvijai ir jāspēj kļūt par līderi šajā jomā, šajā reģionā. Mēs varam kļūt par līderi arī ārpolitikā. Tāpēc, kolēģi, mums ir jāstrādā tā, lai 3. oktobrī tie Latvijas iedzīvotāji, kas vēlas redzēt Latviju Eiropā, tie iedzīvotāji, kas vēlas redzēt Latviju kā foršu, drošu, modernu, demokrātisku valsti, lai mēs tiem iedzīvotājiem esam galvenā izvēle. Tāpēc paldies liels, es tiešām ceru uz visu jūsu darbu, uz visu jūsu atbalstu. Esam gatavi vēlēšanām un esmu gatavs arī atbildēt uz žurnālistu jautājumiem.